čau. Jāsāk filmēt kaut kas? Jā. Nu ko, jauns video. Esam atkal biķerniekos. Dragon Chill nākošais pasākums. Trešais? Trešais? Otrais. Un kur tad ir 8. augustā nākošais? Nu, 3 katru mēnesi, man liekas. 4 bija kopā. Labi. Vienāk. Tā, jā, jūs mūs redzat bišķi labākā kvalitātē. Un arī labāku skaņu. Jā, beidzot jūs mūs dzirdat. Mums vairs netraucē vējš. Jā, diemžēl ir viens mikrofons tikai vēl pagaidām. Otrais vēl nāk. Latvijas internetu veikali. Jā. Pa kameru Redpārtam lielais paldies. Viņi teica, ka mums jāpēc ākstīties ar GoPro un pie normālas tehnikas jātiek un kaut kas normāls jāsāk filmēt. Ko tu vēl gribi pastāstīt? Jā, cerams, ka Dragon's notiks, jo laiks ir tāds, kāds viņš ir. Es pilnīgi redzu, kā viena aizpalda. Mums jauns filmētājs, kurš mācās te filmēt, sazina, kā te būs, ja būs labi, ko editot. Sāk mašīnas parādīties. Ir, jā. Tūki jau klāt. Joma Racing kupēja 200, kas ir Latvijā jau labi zināmi un jaudīgi mašīnas ar 1000 zirgiem. Joma, man liekas, ir kaut kas, bet nē, nav. Es nezinu. Bet, ātrs. Cerams, lietas neizjauks un salikušies, jo mēs esam atbraukuši, izkrāmējušies, paklājas salikuši. Skatieties, kā iet. Ko citu var pateikt? Nu, jā. Izbaudiet labāku kvalitāti, ko lai saka. Kamēr lēdā var arī dolēties zemāk, jo sākumā bija augstāk. Jā. Nu, jauna apatūra jāmācās. Viss būs atkal sākumā būs mazliet sliktāk, pēc tam jāpaliks tikai ar vienu labāku un labāku. Protams, būs 2 mikrofoni. Jā, būs 2 mikrofoni vispār. Šodien ir tāds baigi jaudīgs pasākums. Tiešām tā, ka jaudīgs. Visi gatavojās Ventspilī. Ko es vēl varu pateikt? Droši vien nākošais video būs drīz, jo mums ir rīt jau nākošais pasākums. Jā. Un skatieties šito izbaudas. Tagad bija liela pauze. Jā, nekā īsti nebija visu jūniju, un tad tagad būs tā, ka drīz katru nedēļu mums kaut kas ir. Un... Ja mēs bijām uz traktoru dienām, bet tas bija vairāk tests mums pašiem ar jauno kameru, mazliet pārakstījāmies, sapratām, ko kā. Tagad zinām, kā labāk filmēt, jā. Un katru nākamo video būs labāk. Jā, labi, skatāmies. Gaidām starts un mēģinām izbraukt kaut ko. Jep. Ir diemžēl sācies lietus pagaidām. Nu, cerēsim, ka pāriet, jo tā puse ir vēl, sāk palikt mazliet gaišāk. Te ir cilvēki, kas izbauda. Vēl mācos ar kameru, bet jā, ir ļoti sutīgs un gaidām, kamēr pārējais lietus. Asfalts būs mazliet mitrs. Neko padarīt tā dzīve. Izbraucām tātad, nostājamies, šeit būs pirmstart tiesnesis, kurš jūs arī attiecīgi pārbaudīs, pēc tam būs starta tiesnesis, kas tātad arī jūs pieaicinās pēc tam, ka trasi būs brīvi pie starta. Starta ieņemšana jums tulīdās izstāstīs starta tiesnesis, bet tas būs bišķiņ vēlāk. Tātad tiek iedots starts, jūs aizbraucat līdz tam galam un braucat smuki atpakaļ, un tur jūs visi griezīsieties iekšā pa labi. Šoreiz mums nav taisnais uz šeien, bet tātad visi nākam iekšā smuki parkā. Tātad izbraucam, sabremzējamies un smuki jau lēnām braucam iekšā parkā. Atbraucot parkā, stājamies rindā atkal pa jaunu, vai nu arī attiecīgi braucam pie sevīm boksos, ja vajag, vai, teiksim, kafiju padzert vai ko, nezinu. Jā, tātad vai ūdeni padzert. Ja nē, tad stājamies rindā un atkal rindas kārtībā un atkal dodamies trasē. Jautājumi par šo ir kaut kādi? Var braukt? Šādi notiek aizskati. Šādi tiek filmēti TDR video. Arī mēs kaut kādu no sādiem izskatāmies aptuveni, vai ne? Pašiem vajadzētu kaut kādu kontentu taisīt, bet neko nevar uzfilmēt, jo nekas jau nenotiek, ir nolīs un izstāstam būs vēl lietas un varēsim braukt mājās. Yep. Nu ko, tūlīt būs pirmais starts. Ir pulkstens 8:07 un jā.
Tagad tikai sāk laist uz startu un šoreiz ļoti bēdīgi. Bet neko padarīt. Tādi ir laikapstākļi, tur neko mēs nevaram izdarīt. Un, jā. Sveiki! Sveiki! Telefonu noliec tā, lai viņš neizkrīt. Un aprosnīte tev ir? Superīgi. Veiksmi. Jā. Maz uztraukumi viņš ir. Neko padarīt. Gaņā būs labi. Priekšā mums tā dērs brauc. Cūka. Bet B5. Tajā redzēs, kā būs. Un cūka uzreiz. Bet šoreiz ļoti spolā. Tagad vienkārši bez mazai no vietas laiku braukāšu. Jā, jāķer cik vien var. Labi ir tas, ka nav daudz cilvēku. Protams, žēl, ka nav daudz cilvēku, bet arī labi, jo ir mazākas rindas. Jā, paskatīsimies, reaction times man bija 0,5, jā, ļoti bēdīgi. Tā! Spolē! Man attādi faktis Jelgavā. Pirmais, otrais, kaut ko tausties. Nu, bet te ir slapš, Jelgavā nebija. Jā. Bet 10,4. Nav tik traki. Es neskatījos laiku nav. Tā kā jā, mans laiks ir 10,4. Nu, man šādi jārāda. Ņemot vērā to, kad ir salons, ir slapš, es neteikšu, tas sanāk lēnāk nekā 0,6 pagājušajā reizē. Jo pagājušajā reizē es pabraucu zem 10. Bet uz Jelgavu, bet uz Ventspilu braucot, man vajag pilnu salonu, tā kā, jā. Diemžēl es tik lēnāk lasāju, kad viss kārtībā? Jā, man jā. Ai, tev? Jā? Arī? Ar kameru runājos. Ko? Influencers ar kameru runājos. Jā, labi. Davai veiksim. Visticamāk nav slikti laiki, ka tīri labi varētu būt. Nē, ir labi, ir forši. Protams, forši, ka var to izdarīt trasē, nevis ielas, bet nu jā. Šis ir vairāk tests Ventspilī, patrenēties priekš Ventspils, kas ko, kā, kur. Jā.
No. 9. 9? Man 10,3. Jā. Kamerā diez vai tevi redz stulps leņķis, bet nu... Nu, iepriekšējā 9,1 vēl sliktāk nekā tagad. Nu, vispār nav Un saķer man ir sūdīgākais, bet es pat nesaprotu, kā ir jāuzstartē, lai viņš, nu, man pat domiem mēģināt nelaučot, mašu mierīgi laist vaļā, lai viņš aizskrien. Nu, var mēģināt. Viss tā kā izlacis jau vienkārši nospolē. Bet es esmu brīnos par to, kad mans laiks ir 10,3, kaut vai man ir salons iekšā, man ir pilnāka bāka nekā tad, kad man bija, jo tad ātrākais varēja dabūt 9,9. Nu, priekš Ventspils ideāli. Nekas nav jāmaina reāli. Labi, iebrauc. Dai. Jā, viņi tur nepār skaitlis, ir viens jāpalaiž priekšu. Tik traki? Bija tāds, Karoči, pēc pirmā, es saprotu, es vienkārši klusēju. Es tā kā klusēju, atbraucu, un tagad jau šit ar to 46. man bija tāds PIZDA! Tas džuks jau es piermēju. Tas Dievs sanāca, tas bija daudz garām. Bet tad man vienkārši ir jāgaida, nu tā kā vairāk uz to oranžo un principā, kad jau tas oranžos, tad... Nu, jāatrod, tev tas savs laiks ir. Kad palaist vaļā. Cik? Nu, es ar viņu gribu. Cik, kas ir? Cik laiks? 8, 9. Ņuhujā. Ātrāk kā braškam? Dai. Nu, spolē ļoti, neko tur neizdarīt. Tā ir riepas. Man nav pat tuvu tām labākajām, bet priekš manis pilnībā pietiek. Mazliet paspolē un viss. Tas bija tik tuvu. Oh my god, vienkārši. Oh my god. Tas bija tik tuvu. Tas bija tik ļoti tuvu. Ej, tu nost. Bračku sauģiks stāvēja malā. Ļoti interesanti, kāpēc. Ļoti interesanti, kāpēc. Paldies jums! Nesaslēdzos uz otro nepieteikami ātri, baigi ilgi pirmajā paturēju, tā kā... Jā, diemžēl. Es gribu paskatīties, man braucot pret Pauli... Jā, arī kur Pauli Beatris. 9,9 viņai. Jā. Ej, tu nost.
Par to BMW, ko es braucu iepriekš, es zaudēju 0,061. Ej tu nost. Jūs varat iedomāties, cik tas ir maz skaitlīts, cik es ļoti knapi zaudēju? Ja. Šito es nepārdzīvošu. Būtu čut labāks launch, es būtu uzvarējis. Nav neko padarīt. Tā dzīve. Tas ir sports, un tur neko neizdarīt. Bet, nu jā. Trenējamies. Neko tur neizdarīt. Mēs skriesimies atkal par Bračku. Bračku man ielaid šajā pusē ir mazliet sausāks. Paskatīsimies laikus, kā man iet šajā pusē. Protams, viss ir atkarīgs, kā es paņemu startu, kā es saslēdos un tā tālāk. Bet jā, kā redzams, man griezti atkarājās. Nopērkot mašīnu vēl bija grieztiem viss ok, bet ir nopirkts jau jauns materiāls. Vienkārši es gaidu kādu siltu un sausu dienu, kad varēs pārlīmēt. Saslēdzos, manuprāt, ļoti labi. Un spolēt arī saspolēt. Es jūtu, kā mazliet aizliet šitā te. Tā kā, jā. Nav slikti, es nesūdzos. Protams, varēja būt labāk. Žēl, ka tas... Nihuja себе! Jūs tikko to redzējāt? Es ceru, ka jūs to redzējāt. Ja mēs pats staigājam, viss kārtībā. Ko, pasākums ir beidzies, ja? Noslēdzies? Esam pabraukājušies. Lietas izbojāja daudz ko. Stundiņu. Jā, Stundiņu dabūju pabraukt. Atkal iespēja patestēt, kā ir Jelgavas segumu braukt. Jā. Es nemāku kvatru braukt uz slideni. Man nesanāk. On-off slēdzis strādā tikai kā on-off slēdzis. Nemāk spēlēties ar gāzi. Ar laiku. Jā. Pasākums foršs, man patīk. Vienmēr tāds pozitīvs vibes, viss tādi draudzīgi, visiem parunā papļāpā, kas ir odēt nost, viss ir slikti. Tā kā, jā. Žēl tie laikapstākļi. Bet neko padarīt, tāda ir dzīve. Tur neko neizdarīt. Vēl kaut kas? Vēl kaut kas? Pauli mums ir izstāstīts. Nav īsti, vai ne? Nekā tā, neviens sako nezinu. Bet sekojošs scenārijs, tā meitene, kas iepriekšējā video, ko es izizināju, viņa pavilkās, viņa tā galēs tur kameru, viņa mums arī filmē. Un jā, viņa ir pavilkusies, viņa šodien bija arī līdz trasē. Nu, kā tev? Kā? Pirmais brauciens, rokas trīts, kājas trīts. Un klusums, un pēc otrā brauciena jau tādas normālas emocijas nāca ārā, tā kā jā. Brauks vēl, jā? Noteikti, jā. Jātrenējas un jābrauc, jā. Jā, viņa būs arī uz Ventspili, tā kā būs interesanti. Jā, jāuzlabo auto tikai. Un tad jā. Tad priecīgais un apmierināt, jā. Jā, labi, ka tas toreiz izbrauc. Nebija tie labākie Jā. Es polēju, man nebija neviens knapi zaudēju. Tur sākumā normāls polēju. Dusmarāva. Tiešām dusmarāva, ka tik ļoti polē, bet tā jā. Es ceru, ka Ventspilī tiešām būs labi laikapstākļi. Tur nelaidīšie būs kaut kādi tik mitrs. Tur tikai sausi, jo ekurā tie jaudīgie, kas brauc, viņi tur brauc. Jā. Un es esmu gliemas pagaidām, tā kā reakcijas laikā. Sekunde. Nebija sekunde. 0,9 kaut ko. Bet labākais ir arī 0,4 kaut kas ar kaut ko. Sagāja vienkārši. Jā. Tā kā jā, gaidām, kas notiks tālāk ar tavu mašīnu. Jā.
Jo uzlabojumi ir gaidām. Jā. Ir parakstījusies. Jā, būs interesanti. Jūs vajag nomainīt? Veiksim video arī pie šī. Tā kā Nolaiko, piesupo. mūsu merčinč. Jā, nopērk kāds kaut ko beidzot. Like and subscribe. Lai vairāk pircēji ir tādi, kas uzraksta mums, un tad mēs nopērkam nekā, kas pasūta. Bet, nu, ko padarīt. Un arī atceramies pa mūsu atbalstītājiem Redparts.